Labdien! Esiet visi sveicināti, kas skatīsies un kas pievienosies. Esmu jau sen šeit, TikTokā un Instagramā, Facebookā, YouTube, visos šajos kanālos. Un ir interesanti, jo rodās daudz idejas un ir daudz informācijas, protams, arī. Un tad es domāju, kas tad ir tā galvenā informācija, kas mums cilvēkiem ir vajadzīga. Ir teikts, cilvēks cilvēku vedīs, abi iekritīs bedrē. Jā, un tāpēc gribu sākt arī ar savu tēmu, varētu teikt. Es domāju, ka man būs tēmas, par ko runāt, balstīts uz Dieva vārdu, jo vārds ir dzīvs vārds, un bez vārda nekas netapa. Un tu esi dzimis, šeit uz zemes, tu esi nācis šeit, lai iepazītu patiesību, un lai iepazītu patiesību, tev ir jāatver sirds, un ar savu muti jāapliecina Jēzus Kristus par kungu. Jo, kad tu piedzimsti šeit uz zemes, tu esi grēkā dzimis. Un es pateicos Dievam, ka man bija tāda cilvēka apkārt, kur stāstīja par Dievu daudz. Un es līdz ar to esmu izaugusi. Un es mācos vēl joprojām pieaugt garā, jo tas nav stāvēt uz vietas, tas ir tāpatās pieaugt. Kas tad ir pieaugšana? Dieva vārds ir dzīvs vārds, par kur katrs vārds izskaidro vārdu. Un arī pats vārds tev atklājās vīzijās, Dievs dod sapņus, parādības. Un tā kā esmu to piedzīvojis, es jau no bērnības esmu vēsta uz baznīcu, un es esmu bijusi ļoti pret, bet es atgriezos, es sapratu to, ka man ir vajadzīgs Dievs, jo es pati nespēju, jo cilvēks pats ir nespēcīgs. Bet viņa žēlastībā tu esi spēcīgs. Viņa žēlastība, jā, tā ir mūsu jo mūsu patiesībā ir jāmeklē debesu valstība, jo tas mums dod prieku, laimi, jo debesu valstība ir starp mums cilvēkiem, un kad mums ir jāmeklē sadraudzība ar Jēzu, un tad arī tev tie īstie vajadzīgie cilvēki ir apkārt, bet tev nav pašam jāmeklē, tev pašam nav jāuztraucās, tev pašam
tev vienkārši ir jāmeklē miers, pilnīgs miers, un tad arī tev viss, kas tev būs vajadzīgs, un kāpēc tu esi šeit uz zemes, un kāds ir tavs aicinājums, to Dievs tev atklās. Kad tu pastāvēsi un būsi gara augļos, pacietībā, lēnprātībā, mierā, atturībā, tad arī tu tam tuvojies un pastāv līdz galam. Jo miesa parasti ir vāja, bet gars ir labprātīgs. Miesa kaut kad sāpēs, bet tad, kad tu pastāv līdz galam pāri visām sāpēm, tad tu saproti un sāc izzināt, kas tu patiesībā esi, ka tu esi nemirstīgs, un pats īstākais ir gars, nevis miesa, tāpēc trenējieties, lai gars jums ir stiprs. Jēzus vārdā, āmen.